Sveicināti! Šodien pie mums studijā ir divi brāļi, kas ir izveidojuši savu YouTube kanālu internetā. Sveicināti! Brāļi atbildēs uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Jautā YouTube lietotājs Cookie Dog. Kad es dabūšu atpakaļ savus 250 cepeļus? Kas tu esi? Pasaka, kas tu esi, un kāpēc tev vajag 250 cepeļus, un no kur brīžas tev viņus parādā. Nav nekāda problēma. Labi, ejam tālāk. Otrais jautājums jautā spoku lietotāju ķirbīti. Labāk 3 dienas piedzīvotu lielus plūdus vai nežēlīgu sniega vētru? Es zinu atbildi šo jautājumu. Pafilozofēju nedaudz. Ja mēs piedzīvotu nežēlīgu sniega vētru, kas izklausās nedaudz labāk nekā 3 dienas nežēlīgu plūdi, tad es labāk laikam izvēlos tikai plūdus, tāpēc, ka, ja ir nežēlīga sniega vētra, tas to sniegu sapuš kopā, un tam sniegam ir jākūst. Un tad būs tāpatām 3 dienas plūda. Un patiesi, arī pagājušajā video mums fonā kaucas suns. Jūs jau zināt, mums teikt ir suns, un mēs viņu trenējam, mācām dzīvot ārā, terjerā, nožogojumā, un viņam tas nepatīk. YouTube lietotāja Monta jautā, kas jūsu kanālā ir tāds, kas nav citos? Mums nav samākslots, Mēs pirmkārt jau, ko es uzreiz gribu pateikt, mēs esam divi. Mēs esam divi labāk nekā viens. Un ja mums nepietiek divi, tad mēs paņemam vēl māsu klāt. tā kā tagad mēs. Un ja māsas nav, tad māsu ļoti labi var aizvietot suns. Gari! Gari! Rebeka jautā, kā jūs izdomājāt savu YouTube nosaukumu? Nu, viņi izdomājies. Bija tāpat kā pirmajā mūsu video, tā arī īstenībā radās Brālis TV. Es vienkārši piegāju klāt pie savu brāļu. Man ir ideja. Taisam YouTube kanālu. Daniel, man ir ideja. Kādu? Taisam video. Kādu? Nu, mēs divi tā taisīsim video. Es jau izdomāju nosaukumu. Brālis TV. Vēlreiz Rebeka jautā, cik lielu skaitu abonētāju jūs abi gribētu? 5000. Tas mums pirmais tāds lielais mērķis, kur mēs gribētu aiziet. Tā, 5000 tajā. Spoku lietotājs jautā, Lanki, kāda bija jūsu pirmā kopīgā nodarbe? Mūsu nodarbs ir kopīgs, kopš manu brāļu piedzimšanas. Anonīms lietotājs jautā, kādas meitenes jums labāk patīk? Cacīgas ar lieliem apuļumiem, protams, ar daudz kosmētiku, vai labāk sportiskas, dabiskas un smaidīgi? Otrais variants. Jā. Ko? Nedaudz aizdomājās par meitenēm. Nu, kāds tev meitenes labāk patīk? Sportiskās, jā. Ja sportiskā meitenēm jau arī liela apuļumi. Viennozīmīgi tās dabiskās. Ejam tālāk. Anonīms lietotājs jautā, kurš no jūsu video jums patīk vislabāk? Daniel, kā? Kur mūsu māsa iet pa istabu ar nazi. Ja kaķa elpa pakausī, ierauc. Anonīms jautājums, kas jums vislabāk patīk video taisīšanā? Kā kurā video? Tas ir citos video, piemēram, tajā pašā kaķa elpa pakausī mums bija ļoti jautra māsu viņa filmē. Tur bija pats filmēšanas process bija visjautrākais. Bet tad, kad mēs, piemēram, kad mēs taisījām video pagājušo, aicinājām jūs uzdot mums jautājumus, tad visinteresantāk bija lasīt tos jautājumus, kas ir. Jā. YouTube lietotājs Epic for Life, kādi ir jūsu mīļākie ēdieni, neskaitot saldumus? These nuts! Saldumi. Jānis ies. Jā. Starp citu, Danielam vainags ir galvā, tāpēc, ka viņam otrais vārds ir Jānis. Fakts, vēl viens fakts, ko jūs nezinājāt. Bum!
Tā paga, kas mums labi Jānis ieras, jā, viennozīmīgi. Man garšo kartupeļi. Kartupeļi, viņi varbūt visvisādi pagatavoti. Kartupeļi, pankūkas, mīcīti, vienkārši vārīti, cepti. Kartupeļu pankūkas, jā, vienkārši pankūkas arī ar visādām zaptēm un... YouTube lietotāja Annī prasa, kādas ir sajūtas, ka jūnijas drīz būs cauri? Es pat nezinu. Es domāju, būs tik silts, ka jau stūlīt tās sniegs būs. Baus kā eglis. Jā, paskās tā veiklas. Tagad jūs ekrāniem bilde. Iespējams, viņas tur nav tās bildes. Varbūt ir, ja es viņu atradīšu. Labi. Tālāk. YouTube lietotājs Markus jautā, parādiet savu hokeja formu, visu tas ir challenge. Baigais challenge, es teikšu. Nē, bet nevajag tā, jā. Man radās ideja. Es par šito padomāju, man radās interesanti ideja. Nākamajā sestdienas video, pa nedēļu, kad mums būs brīvāks brīdis, iespējams jau tajā pašā svētdienā šajā, mēs nofilmēsim. Es izdomāju to challenge papildināšu. Un ko es rādīšu par? Lūk, šīs ir manas apakšbikses. Tās es velku apakšā. Bet mēs izdomājām, es izdomāju savādāk. Mēs varētu uzvilkt tās formas uz ātrumu. Kurš no mums var ātrāk uzvilkt visu savu formu? Neskaitot slīdus, jo slīdus Danielam šņurēju es. Tā kā tas būs nākamā sestdienas video. Bet challenge ir pieņemts. Jā. Visi? Tas arī viss. Paldies par skatīšanos. Šie bija Brālis Dāvids un Brālis Daniels. Un ja tu skaties Brālis TV, tad abonē un novērtē. Jo, man name is Jeff. My name is Jeff.